Ķeipenes pagasts robežojas ar Cēsu un Siguldas novadiem un iespējams ir viens no vispaugurainākajiem Ogres novada pagastiem. Krāšņās dabas ainavas noteikti ir šī pagasta lielākā bagātība. Tūkstošiem gadu aiztecējuši kopš šīs vietas klāja ledāji un tiem atkāpjoties un kūstot, ūdens šeit izveidojis to, ko redzam šobrīd – krāšņas ieplakas un vaļņus. Lielākais no tiem nes pagasta vārdu – Ķeipenes valnis. Pagastā ir daudz purvu un arī divi no Ogres novada lielākajiem ezeriem – Pečoru un Plaužu ezeri. Taču, neskaitot dabas skaistumu, Ķeipenes pagastā ir arī daudz cilvēku radītā. Šī ir Ķeipenes bijusī dzelzceļa stacija. Bijusi, jā. Vilciens šeit nāca līdz 2007. gadam. Un šobrīd mēs dzīvojam savu atsevišķu kino dzīvi, ko mums savulaik atveda Starptautiskais kinofórums Arsenāls ar Augustu Sukutu. Ķeipenes kinostacija ir tapusi daudzu gadu garumā. Kinofestivāla Arsenāls direktora Augusta Sukuta idejas, dažādu mākslinieku, arhitektu, scenogrāfu, kinodarbinieku apstrādātas, pārtapušas dažādos vides objektos, kuri izvietoti stacijas apkārtnē. Šis ir mūsu kinotunelis. Tie 24 kadri, tā viena sekunde. Šis simbolizē tā kā vienu kadru, jā? Brīvu piekļuve jebkurā diennakts laikā jebkuram, ja vēlās ekskursiju. Te arī pa nakti viss smuki izgaismojās. Te arī pa nakti var atbraukt, pasēdēt uz soliņu, pagaidīt vilcienu, pasapņot par Parīzi. Jā, Ķeipenes pagasts ir īstā vieta, kur ļauties sapņiem. Taču šeit sapņi bieži vien pārtop arī par realitāti. Pavatā ir paši cilvēki, kas veido šo vietu. Tad otrs ļoti skaistā daba, un trešais tas ir cilvēku radītais. 1743. gadā tika uzsākta Jaunķeipenes muižas būvniecība. Ar laiku te slējās muižas komplekss ar plašu parku, alus brūzi, ķieģeļu cepli un kaļķu dedzinātavu. Dzīve šeit kūsāja, dūmi no cepļa cēlās pretī debesīm, taču laika pārbaudi izturējuši vien pāris kompleksa elementi, saglabājušies ļoti daudz dendroloģiski vērtīgu apstādījumu. Ir arī tāds pētījums, mūsu zinātnieki bija veikuši par dažādiem strāvojumiem, kas nāk no zemes ārā. Un tad Ķeipene, mēs par Ķeipeni prasījām, tad Ķeipene ir viena no tādām vietām, kur ir tiešām šis zemes enerģētiskais strāvojums ļoti pozitīvs. Un te varētu, viņi teica, ieteikt, jums te vajag taisīt sanatorijas un visu kaut ko tādu vēl. Diškoku varenums ir Ķeipenes pagasta viena no vislielākajām bagātībām. To apliecina arī to dišciltīgie augumi. Dižena vieta, dižena enerģija.